Sveiki! Klimata pārmaiņas skar visu pasauli, un to ietekme arvien spēcīgāk jūtama arī Latvijā un Lietuvā. Rūpnīcu dūmi, automašīnu izplūdes gāzes, mežu izciršana un citas cilvēka darbības palielina siltumnīca efekta gāzu daudzumu atmosfērā. Tas izraisa gaisa temperatūras paaugstināšanos. Pasaule jau ir kļuvusi par 1,1 grādu siltāka, un šīs pārmaiņas izjūt ik viens no mums. Paskaties! Mežs un upe vairs nav tādi kā agrāk. Jā, pārmaiņas ir acīm redzamas. Un mums jāsaprot, ko tas nozīmē. Pieaugot gaisa temperatūrai, mēs biežāk piedzīvojam ekstremālus laikapstākļus. Spēcīgas vētras, stipras lietus gāzes un lielgraudu krusu, palielinās plūdu risks, un sausuma periodi kļūst ilgstošāki, izraisot arvien postošākus meža un kūdras purvu ugunsgrēkus. Viss ir kļuvis tik neparedzams. Vienu brīdi zeme ir izkaltusi, bet jau nākamajā upe iziet no krastiem. Un kad pēc sausuma aizdegas meži un kūdras purvi, liesmas posta visu dzīvo, un uguns var plosīties nedēļām. Klimata pārmaiņām ir smagas sekas. Tās rada zaudējumus gan dabai un sabiedrībai, gan ekonomikai. Skaitļi ir iespaidīgi. Laika posmā no 1980. līdz 2023. gadam Eiropā klimata pārmaiņu dēļ zaudēti 738 miljardi eiro. Arī Latvijā un Lietuvā cieš tādas jomas kā lauksaimniecība, infrastruktūra un iedzīvotāju veselība. Ja nekas nemainīsies, līdz 2050. gadam zaudējumi var sasniegt 8% no iekšzemes kopprodukta. Pārmērīgs karstums un gaisa piesārņojums apdraud iedzīvotāju veselību, īpaši negatīvi ietekmējot seniorus. Sekas izjūtam arī ikdienā. Sausums apgrūtina ūdens apgādi, savukārt spēcīgas lietusgāzes ne tikai bojā ūdensvadu tīklus, bet arī izraisa plūdus, kas posta ceļus, tiltus un mājas. Enerģētikas sistēmas cieš no vētru radītiem elektrolīniju bojājumiem. Kaitējums dabai ir kritisks. Karstums un sausums izraisa plašus un grūti dzēšamus ugunsgrēkus, kas iznīcina unikālas ekosistēmas. Vienlaikus upēs krītas ūdens līmenis. Tas tieši apdraud zivju populācijas un samazina bioloģisko daudzveidību. Šķiet, ka nekas vairs nav pasargāts. Ne raža uz lauka, ne dzīvība upē, ne cilvēku celtās lietas. Lai mazinātu klimata pārmaiņu radītos riskus, Latvijā un Lietuvā tiek īstenoti dažādi pārdomāti pasākumi. Cīņai ar plūdiem gar lielākajām upēm, kā Daugava un Nemuna, ir izbūvēti aizsargdambji, kas pasargā apdzīvotas vietas. Tiek uzturētas arī vēsturiski nozīmīgās polderu sistēmas, kas ar sūkņu palīdzību regulē ūdens līmeni. Tāpat lielo hidroelektrostaciju ūdenskrātuves palīdz kontrolēt ūdens caurplūdi pavasara palu laikā. Savukārt meža un kūdras ugunsgrēku novēršanai tiek attīrītas ugunsdrošās joslas un ieviestas uzraudzības sistēmas. Izmantojot dabā balstītus risinājumus, piemēram, atjaunojot mitrājus un upju palienes, mēs veidojam dabiskas ūdenskrātuves, kas samazina plūdu risku. Pilsētu zaļā infrastruktūra, lietusdārzi un zaļie jumti palīdz pārvaldīt lietus ūdeņus un vasarās samazina gaisa temperatūru. Lai spētu efektīvāk reaģēt uz plūdiem un ugunsgrēkiem, drošības dienesti pastāvīgi stiprina savas spējas, modernizējot aprīkojumu un ieviešot agrīnās brīdināšanas sistēmas, kas ļauj laikus informēt iedzīvotājus par riskiem. Ekstremāli laikapstākļi neapstājas pie valstu robežām. Tādēļ Latvijas un Lietuvas dienesti cieši sadarbojas pierobežā, rīkojot kopīgas mācības un apmainoties ar operatīvajiem datiem. Šos un citus risinājumus virza mērķtiecīga politika visos līmeņos – nacionālā, reģionālā un vietējā, lai stiprinātu mūsu noturību pret klimata pārmaiņām. Liela mēroga stratēģijas, piemēram, Eiropas zaļais kurs un nacionālie pielāgošanās plāni, darbojas kā ceļa karte, kas palīdz pārvērst mērķus reālos darbos ilgtspējīgai nākotnei. Taču tikpat svarīga ir arī katra iedzīvotāja iesaiste, kas sākas ar zināšanām par riskiem un atbildīgu rīcību. Sāk parādīties arvien vairāk pārdomātu risinājumu. Tas rada drošības sajūtu.
Un labākie risinājumi rodas, kad sadarbojamies viens ar otru un pašu dabu. Klimata pārmaiņas, jo īpaši ekstremāli laikapstākļi un dabas katastrofas, rada nopietnus riskus, bet ar zināšanām, sadarbību un praktisku rīcību mēs varam tos mazināt. Turklāt viss sākas ar katra paša atbildību, izglītojoties, saudzējot dabu un atbalstot ilgtspējīgus risinājumus. Mēs visi esam daļa no risinājuma. Un, ja darbosimies kopā, nākotne būs pasargāta.